Nu, esiet sveicināti basketbola draugi. Ir pagājis gandrīz vai apaļš gads, kad esam atgriezušies līdz mūsu Dienvidkurzemes novada kausa izcīņai basketbolā. Un šodien veiksim kopā ar Paulu, veiksim izlozi, kā mēs spēlēsim šo turnīru, salozēsim pārus, lai zinātu izspēļu kārtību. Bet vispirms piebildīšu par to, ka pirms tam esam vienojušies par to, ka 7. numurs, tātad 7. numuru grobiņu mēs esam izņēmuši no izlozes laukā, jo, kā jau es teicu, vienojamies par to, kad mēs viņu ierakstam kā pagājušā gada uzvarētājs ar numuru 7. Un tātad mums ir palikuši pavisam 6 lapiņas vienā trauciņā un 6 lapas otrā trauciņā, kuras mēs pielozēsim klāt pie mūsu turnīrā un tādējādi izveidosim pārus. Nu lūk, tad aiziet, Pauls velk cipariņu un es pievelku klāt komandu. 6. Tātad komanda 6 būs Kalnišķi LK. Komanda 6 Kalnišķi LK. Un aizmirst, protams, pieteikt, ka šogad mūsu turnīrā piedalās pavisam 7 komandas kopā. Tātad nosaucot Gavieze, Kalnišķi, Bernāti, Nīca, Vērgale, Grobiņa un Fēniks. Tātad, kā es teicu, Grobiņu izliekam ar 7. numuru un savukārt pārējos lozējam. Aiziet, Polu, nākam tālāk. 3. Numurs 3 mums ir Nīca. Nīca ar numuru 3. Nīca ar numuru 3. Pierakstīsim, mums nesajūg. Aiziet, nākošais. 4. Tad 4. numuriņš. Gavieze. 4. numuriņš. Tātad Gaviezē iekrita Nīca. Pāris tāds spēcīgs. Gavieze. 2. 2. numurs. Vērgale. 2. numurs ir Vērgale. Aiziet tālāk. 5. 5. numurs. Fēniks. Tātad Fēniks ar Kalnišķiem. Fēniks. Jā, pēdējā lapiņa. Numuru 1. Numur 1. Bernāti LP. Tātad pāris Bernāti LP. Nu lūk, nosaukšu arī pārus, un izsūtīšu jums šo video rulīti, redzēsiet, un, protams, arī vispārējo, kā ir izveidojušies pāri. Tātad Bernāti LP ar Vērgali, Nīca ar Gaviezi, Fēniks ar Kalnišķiem. Šāds ir pirmās kārtas pāri, un atgādināšu jums, kad mēs spēlējām 2 spēles, un uzvarētāji nosakam šo 2 spēļu summā. Tātad spēle var beigties arī neizšķirti, Tātad, tas, kurš būs lielākā summa 2 spēļu ietvaros, tad tas arī uzvarēs šo dueli. Un tādā veidā ejam uz priekšu un līdz nosakam mūsu kausa uzvarētāju. Viss, paldies jums un tiekamies basketbola laukumos. Paldies!